Ik gadu 14. jūnijā pieminam komunistiskā genocīda upurus, un šogad pie Gulbenes stacijas, kur 1941. gadā tika sapulcināti izsūtīšanai uz Krievijas Sibīrijas apgabaliem Latvijas civiliedzīvotāji un karavīri, notika piemiņas brīdis. 1941. gada 14. jūnijā tas bija vienvirziena ceļš, un terora radītais bezspēks klāja mūsu zemi un tautu gadu desmitiem. Mēs nevaram cerēt, ka tie vagoni pa šīm sliedēm atgriezīsies un atvedīs atpakaļ nozaktās un iznīcinātās dzīvības. Bet mēs varam ticēt saviem spēkiem un strādāt, lai mūsu cilvēki vienmēr varētu izvēlēties savu ceļu un vienmēr atgriezties mājās. Pieminot uz Sibīriju izsūtītos un tur nomocītos un nogalinātos cilvēkus, debesīs tika palaisti balti baloni. Piemiņas pasākumi turpinājās Litenes kapos. Šeit ir piemiņas memoriāls arestētajiem un iznīcinātajiem latviešu virsniekiem. Mēs šeit ļoti daudz dzirdam vārdu lietojam hibrīdkarš un domādam, ka tas ir kaut kas jauns. Nē, tā īsā hibrīdkara manā izpratnē vai hibrīdu cīņas metodes pamati balstās ap diviem vārdiem. Tie ir meli un tā ir gļēva nodevīga rīcība. Un mūsu virsnieki, mūsu karavīri, kuri lielākā daļa no viņiem bija brīvības cīņās cīnījušies, apbalvot ar augstākiem valsts apbalvojumiem, viņi nebija gatavi šādai cīņai. Viņi bija godīgi frontes virsnieki, kuri nepazina šādu maldu, melu un nodevības vidi. Un viņi tika apmānīti. Vietā, kur 1941. gadā atradās Latvijas armijas vasaras nometne, šogad piemiņas nometnē bija pulcējušies Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti un jaunsargi. Nometnē piedalās 1. kursa Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, jaunsargi un arī pārstāvji no vienības. Tas ir tāda patriotiski audzinoša nometne. Litenes nometnē tika aizdegti ugunskuri. Klātesošie, kas bija pulcējušies pieminēt savus radus un tuviniekus, bija klāt arī nometnes noslēguma ceremonijā. Laikā, kad klātesošie pulcējās pie atmiņu ugunskuriem, paaicinājām dažus no kadetiem un jaunsargiem uz sarunu, un galvenā tēma bija par uzzināto nometnē un attieksmi pret 1941. gada 14. jūnija notikumiem. Arī mans vectēvs šajā laikā, tas ir 41. gada 14. jūnijā, kā viņš man stāstīja, ir atradies šajā Litenes nometnē. Toreiz viņš bija kā kareivis, viņš sākumā bija Latvijas armijā dienē, pēc tam pārskaitīja 24. teritoriālā strelnieku korpusā, un tā viņš nonāca šeit. Tāpēc sajūta, jāteic, ir tāda savā ziņā retoriska, ko mēs darītu, ja atkārtot šādu notikumu, ko es pats darītu. Un kādus secinājumus jūs pats esat izdarījis? Protams, no vēstures mācās un vēlētos, lai šī vēsture nekad neatkārtojas. Tas, kas bija atkārtojas 41. gadā. Cerība, ka mēs spēsim varbūt to viltu, ja kādreiz gadīsies saprast un neiekritīsim, var tā teikt, tādās viltus lamatās. Man patika, kā mūsu kapelāns teica, ka tie, kas karavīri tanī brīdī pretojās, likās it kā bezcerīga situācija, bet viņi pretojās un viņi pildīja principā karavīra solījumu. Bet grūti ir pateikt, kad tu pats nonāc tādos apstākļos, kā tu rīkotos. Tas ir ļoti sarežģīti. Es droši vien pats arī izrādītu pretošanos. Iepriekš es nebiju zinājis tā, ka ir tāda diena. Šodien uzzināju, ka tā ir sēru diena, par piemiņu kritušajiem. Es domāju, ka labi, ka tāda diena ir atceres. Te bija viņu galvenā nometne šeit. Te viņa dzīvoja, kā mēs. Ja es būtu vietās, ja arī pretotos par savu zemi, manuprāt, tas varētu krist. Šī ir tā galvenā vieta, kur notika tās masveida virsnieku izsūtīšanas un nogalināšanas. Pirms tam nebija informācijas par šo. Un uzzināja arī tas, kad
Te bija tie artilērijas pulks, virsnieku nometne un kainieku nometne, 3 atsevišķas vietas, un viņi te bija tie kilometri garumā bija izvietot visu tā nometni. Vajadzēja kaut kādu prettriecienu viņiem radīt, jā, nevis tā vienkārši bez cīņas padoties, tā kā bija, ka vienkārši ienāca, apšāva, aizveda un visu. Varbūt mazāk uzticēties tiem sabiedrotiem, kas beigās viņus pievīla, un varbūt izrādīt lielāku pretestību, taču, manuprāt, tas beigtos ar asiņainākām kaujām, kāds bija tajā laikā. Ko jūs domājat to Padomju Savienības karaspēku? Jā, varam Padomju Savienības karaspēku. Es uzskatu, ka vajadzēja lielāku uzmanību pievērst tam, kādas darbības vajadzēja būt vairāk sagatavotiem. Tieši manā apziņa un prāts saka rūpēties par saviem karavīriem, lai nebūtu tik liela zaudējumu, bet būtu uzvara un cīnīties pretī maksimāli, cik var. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?